Sijās augs kūdra darbojās kūdras ieguvē un pārstrādē. Uzņēmums ražo gan kūdras substrātus, gan dažādus kūdras maisījumus, ko izmanto gan dārzkopībā, gan augļkopībā. Uzņēmums ir saražojis pagājušajā gadā 488 000 kubikmetru gatavo produkciju, ko arī ir realizējis. Galvenie vides piesārņojuma avoti iespējams ir kūdras putekļi, nonākšana dabā, kā arī ūdens tilpnēs. Lai šos riskus novērstu, regulāri apmācam savus darbiniekus, kā pareizi rīkoties vides piesārņojuma gadījumā. Katra tehnika ir aprīkota ar vides komplektu, kas ir paredzēts novērst noplūdušās vielas, savākt un utilizēt viņu. Uzņēmums ir aprīkots un nodrošina vairāk nekā paredzēts normatīvajos aktos ar ugunsdrošības agregātiem, ar ko varam operatīvi rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Uzņēmums savā darbībā ar augstu atbildības sajūtu izturas pret vides aizsardzības jautājumiem. Kūdras ieguves procesā uzmanība tiek pievērsta neviena resursu ieguvei un izmantošanai, bet arī teritoriju rekultivācijai. 2024. gada nogalē ir veikta 60 hektāru kūdras lauku rekultivācija, ir īstenots projekts kūdras lauku meliorācijas sistēmu sakārtošanai. Valsts vides dienests augstu vērtē uzņēmumus, kas īsteno atbildīgu un ilgspējīgu saimniekošanu, ievieš vides aizsardzības pasākumus un veicina inovācijas vides ilgspējas jomā. Esam atbildīgi, ieguldam uzņēmumu attīstībā, izmantojam visu, ko mums dod daba, iegūstam kvalitatīvu kūdru, ražojam kvalitatīvu substrātu un aicinājums arī citiem izmantot kvalitatīvu preci, kvalitatīvas preces ražošanai.